Vai ar mākslīgo intelektu var izveidot mobilo aplikāciju? Iedoms pret realitāti. Iedoms bija šāds. Pastāstīšu par savām vajadzībām ChatGPT, un viņš man izveidos mobilo aplikāciju. Bet realitātē viņš nemaz nevar izveidot mobilo aplikāciju. Nu labi, tu nevari izveidot aplikāciju. Ko man darīt? Un šis man iesaka, atver šo te vietni, un es tev palīdzēšu uzrakstīt kodu. Ok, un es domāju, nu tad es atvēršu šo vietni, viņš iedos kodu, kādu man vajag, un būs gatavs. Kā tad? Izrādās, ka viņš nemaz nepārzina visus kodus. Rezultāts bija tāds, ka caur mani viņš iztestēja visus savus variantus, lai šī aplikācija strādātu. Bet bija ļoti daudz mainīgo. Turklāt tās galvenās funkcijas, kuras man vajadzēja, nemaz nepiedāvāja šī te vietne. Nu, un tad es tāda izbesījusies, laidu ārā savas dusmas uz čatiju. Un viņš teica, nu, bet šī funkcija jau nav galvenā, nu var jau to aizstāt ar šo un to, un tad vēl to. Nu, labi, beigās viņš pierunāja, ka bez šīs galvenās funkcijas var arī iztikt, ka viņu var aizvietot ar citu funkciju. Man vajadzēja, lai strādātu NFC funkcija, un mani pierunāja izmantot tikai QR kodu lasītāju. Pats izaicinošākais laikam bija tas, kad uzrakstot kodu, viss strādā, pieliekot jaunu elementu klāt, nekas vairs nestrādāja. Un jautājot viņam, kāpēc nestrādā, ko man darīt, lai strādātu, viņš mēģināja man atbildēt, bet galvenais, kas iztrūka mākslīgajam intelektam, bija loģiskā domāšana. Un pārrakstīt pilnīgi visu kodu tikai tādēļ, ka ar jauno funkciju vairs nestrādā, bet ar iepriekšējo funkciju viss strādāja, nu bija diezgan muļķīgi. Beigās es vienkārši nomainīju ChatGPT uz DeepSeek. Rezumē. Ja tev nav nekādu priekšzināšanu programmēšanā, tad būs ļoti izaicinoši. Bet, ja tev ir ļoti liela vajadzība un pacietība, tad tu izstrādāsi šo mobilo aplikāciju. Bija arī labā puse. Nu, tev ir kam paprasīt, un ja tu esi pilnīgi nulīti šajā jomā, tad ir forši, kad ir kāds, kuram paprasīt, un viņš tev noteikti atbildēs, un vēl momentāli. Mākslīgais intelekts būs ļoti atbalstošs un palīdzēs tev izpildīt jebkuru tavu vēlmi, bet tas nenozīmē, ka viņam sanāks izpildīt jebkuru tavu vēlmi.